Sveicināti, kolēģi! Mēs ierakstam šo ievadu ļoti īpašā brīdī. Stundu pirms mūsu Ziemassvētku balles sākuma, un tāpēc noskaņojums īpaši priecīgs un svinīgs. Un veidojot podcastu, savukārt vairāk domājām par gadu, par to, kas ir pagājis un par to, kas būs, un tā arī veidojām mūsu sarunas. Un pirmā saruna bija Danai. Dana, ar ko tu runāji? Mana saruna bija ar Švenk Latvija valdes priekšsēdētāju Reinholdu Šneideru, un mēs parunājāmies par to, kāds mums ir bijis šis gads kā komandai un kas mūs sagaida nākamajā gadā. Paldies, Dana! Es savukārt veidoju otru sarunu, un es sarunājos ar izaugsmes treneri Vilni Brēmani par to, kā uzstādīt mērķus, vai tos vispār uzstādīt, un kāpēc mēs fokusējamies uz to tieši gadu mijā. Un mūsu domu degli decembrī noslēdza Lāsma. Lāsma ar ko? Podkāsta trešo domu degli mēs noslēdzam ar mūsu kolēģu sirsnīgajiem Ziemassvētku sveicieniem un laba vēlējumiem jaunajā gadā. Superīgi! Klausāmies un priecīgus svētkus! Priecīgus svētkus! Pirmais deglis. Gada nogale ir zīmīgs laika nogrieznis, lai palūkotos uz to, kādas ir bijušas mūsu šī gada aktualitātes uzņēmumā un kādas tās būs nākamajā. Par to vairāk runāsim ar Švenk Latvija valdes priekšsēdētāju un Švenk Ziemeļa Eiropa izpilddirektoru Reinholdu Šneideru. Iepriekš ir izskanējis, ka Brocēnu cementa rūpnīca grupas līmenī būs viena no pirmajām klimatneitrālajām rūpnīcām. Kādi būs mūsu nākamie soļi pretī šim mērķim jaunajā gadā? Nākamā gada pirmajā ceturksnī grupas līmenī tiks publicēta ceļakārte, kas ietver soļus, kā mēs kļūsim klimatneitrāli. Tā skaitā tajā būs ietverts plāns, kā sasniegt mūsu trešo mērķi – kļūt par CO2 neitrālu rūpnīcu. Nākamie soļi ietver arī projekta komandas veidošanu, kas veiks pirmos izpētes darbus, lai izlemtu, kura būs vispiemērotākā tehnoloģija šī mērķa sasniegšanai. Lai arī šogad esam uzlabojuši savus rādītājus veselībā un drošībā, diemžēl jau otro gadu mēs neesam varējuši sasniegt mērķi 0 negadījumu darba vietā. Kas ir mūsu galvenie izaicinājumi, kas traucē uzrādīt labāku sniegumu? Vispirms man jāsaka, ka esmu gandarīts par to, ka rezultāti ir uzlabojušies. Protams, mēs neesam sasnieguši 0, kas ir mūsu mērķis, bet es domāju, ka misija 0, apmācības, kurās ikvienam ir bijusi iespēja piedalīties, ir palīdzējušas. Mūsu lielākais izaicinājums vēl aizvien ir ne tikai apzināties katram savu individuālu atbildību, bet arī kolektīvo, kad kolēģis pieskata kolēģi. Ja mēs redzam, ka kolēģis rīkojas nedroši, tad mēs tomēr parūpējamies, lai arī viņš nonāk dienas beigās mājās sveiks un vesels. Es domāju, ka tas ir nākamais solis, kas mums ir jāsasniedz. Mēs esam ceļā uz to un mums ir jāturpina strādāt. Vai mums vajadzētu būt drosmīgākiem ziņot un pamanīt riskus kolēģu rīcībā? Jā, es domāju, ka šis ir ļoti labs apzīmējums. Mums ir jābūt drosmīgākiem, lai norādītu kolēģiem, ka viņu rīcība ir nedroša. Ja uzvedība ir riskanta, vai nu to apturēt, vai mainīt veidu, kā darbs tiek paveikts. Mums vajadzētu būt drosmīgiem. Protams, arī vadītājiem šajā procesā ir jāiesaistās un jānorāda saviem darbiniekiem, kā būtu jādara, bet to var darīt arī kolēģis. To es arī mums visiem novēlu, lai mēs varētu sasniegt savu mērķi. Mēs zinām, ka kolēģi cementa rūpnīcā aktīvi strādā pie jaunu cementa veidu izstrādes, un mūsu nākamā gada mērķis ir vēl vairāk samazināt klinkera faktoru ražošanas procesā. Vai jūs varat komentēt, kā mums sokas šajā jomā, tādā plašākā kontekstā, un kā nozarei Eiropā kopumā veicas ar alternatīvo izejvielu pielāgošanu, un kāda ir rezultāti grupā? Klinkera faktora samazināšana ir mūsu otrais lielais mērķis CO2 emisiju samazināšanas ceļa kartē. Nākamgad ir plānotas lielas izmaiņas mūsu produktu klāstā. Mēs ieviesīsim jaunu cementa marku CEM2BM, kurā būs samazināts klinkera faktors, un tam vajadzētu uzlabot rezultāts par dažiem procentpunktiem. Tuvāko 2-3 gadu laikā plānojam lielas investīcijas, apmēram 20 miljonu vērtībā, lai mazinātu klinkera faktoru.
Tas ietver jaunu silosu miksēšanas iekārtu, lai sasniegtu mērķi, ka 2030. gadā klinkera faktors ir ap 65%. Šobrīd rādītāji ir nedaudz virs 80%. Lai mazinātu šo starpību, mums ir vajadzīgs ne tikai jauns aprīkojums, bet arī jauni izejmateriāli. Pašreiz mums ir opoka, kas ir dabisks Lietuvā iegūts porcelāns, kā arī slaga. Arī grupas līmenī strādājam pie jauniem izejmateriāliem, piemēram, porcelāns no Islandes un mehāniski aktivēts māls. Eiropas līmenī šobrīd ir globāla problēma, kā nodrošināties ar alternatīvajiem izejmateriāliem pietiekamā apjomā un ir jūtama zinām konkurence par tiem. Taču mēs cenšamies strateģiski ar tiem nodrošināties. Protams, visa industrija iet virzienā, lai mazinātu klinkera faktoru cementa ražošanā. Un, protams, klinkera faktoram ir jābūt ļoti zemam, lai mēs varētu sākt uztvert oglekli, jo tā uztveršana nav lēta un būs jādomā, kā to likt lietā pēc tam. Vai klinkera faktoru samazināšanas ziņā esam Eiropā priekšgalā, vai tomēr esam tikai ceļā uz to? Yeah, I think the clinker factor reduction. Es domāju, ka klinkera faktora samazināšana ir atkarīga no alternatīvo izejmateriālu pieejamības. Slaga, piemēram, ir viegli pieejama Vācijas ziemeļdaļā, un līdz ar to rūpnīcām ziemeļos ir vieglāk. Savukārt Vācijas dienvidu daļā un šeit Baltijā alternatīvie izejmateriāli ir grūtāk pieejami. Es teiktu, ka mēs esam labā pozīcijā un ar mūsu jaunajiem materiāliem, mehāniski aktivēto mālu un dabīgo porcelānu, mēs varēsim būt soli priekšā. Savukārt oglekļa uztveršanā mēs jau esam soli priekšā. Jūs jau droši vien esat dzirdējuši par mūsu rūpnīcu Mergelštetenē. Mēs turpinām šajā ziņā virzīties uz priekšu un nākamā gada beigās būsim uzstādījuši izmēģinājumu rūpnīcu ar Oxyfuel ogļekļa uztveršanas tehnoloģiju. Jūs minējāt investīciju projektus, vai tie tiks plānot Latvijā? Those investments I have mentioned for the clinker factor. Investīcijas, kuras es pieminēju iepriekš, attieksies uz Latviju. Brocēna cementa rūpnīca. Mēs esam investējuši jaunos terminālos un silosos Somijā un Zviedrijā un turpināsim to darīt. Ir svarīgi, ka mums ir šādas vietas, kur uzglabāt dažādus cementa tipus, īpaši valstīs, uz kurām cementu eksportējam. Šogad grupas līmenī ir uzsākti vairāki integrācijas un harmonizācijas procesi, piemēram, veselībā un drošībā finansēs. Kādi ir mūsu galvenie ieguvumi no šī procesa, un vai nākamajā gadā ir plānoti līdzīgi projekti? For health and safety, Veselības un drošības jomā harmonizācijas process mums bija ļoti svarīgs, lai grupas līmenī mēs varētu viens no otra mācīties, kas ir labākās prakses ikdienā. Tas ir nedaudz līdzīgi jau tam, par ko runājām sākumā. Ir svarīgi vienmēr uzlabot savu individuālo sniegumu, bet ir svarīgi arī redzēt un pamanīt, ko dara citi tavi kolēģi, salīdzināt, kur esam labāki un varam palīdzēt otram uzlabot sniegumu un pretēji. Un šāds process noteikti uzlabo kopējo drošības kultūru grupā. Mēs jau tagad redzam rezultātus, kas ļauj mums saņemt brīdinājumus par nedrošām darbībām, un šobrīd vadītāji šo informāciju saņem ļoti laicīgi. Ja runājam par harmonizāciju finanšu jomā, tad strādājam pie kopēja modeļa, kā pāraudzīt un kontrolēt uzņēmumu darbību no finanšu perspektīvas. Tas nozīmē, ka mums būs jauns modelis un tas ies roku rokā ar jauno SAP sistēmas ieviešanu, ko šobrīd atpazīstam kā Smaragd projektu, un tajā Latvija būs pilotvieta. Tas sāksies 2025. gadā, bet pārējais darbi noritēs jau nākamgad. Vieni no nākamajiem soļiem būs nākotnes investīcijas, kļūt klimatneitrāliem un strādāt visās valstīs ar dažādām tehnoloģijām. Kādā no valstīm iesim uz priekšu ar vienu vai divām tehnoloģijām, bet Latvijā kopā ar citiem partneriem strādāsim ar citām tehnoloģijām. Tas noteikti būs process, no kura mēs visi iegūsim. Strādāsim pie dažādiem procesiem paralēli un tomēr kopā vienotam mērķim. Tuvākajos 10 gados mūsu industrija ļoti mainīsies. No vienas puses tas būs ļoti liels izaicinājums, no otras puses tas būs aizraujoši būt daļai no šī procesa. Un es domāju, ka mēs Latvijā varam gūt kaut ko no grupas, un grupa var gūt kaut ko arī no mums. Šogad tika uzsākts jauns biznesa virziens, proti tika uzsākta pārstrāde grupas līmenī. Vai varat komentēt, kādi ir pirmie attīstības soļi? Un kā tas ietekmēs uzņēmuma darbību Ziemeļeiropā un Latvijā? Kā jau minēju, šis ir jauns virziens, un mēs to tikai nesen esam uzsākuši. Protams, aprites ekonomika būs svarīga cementa industrijai. Tāpat mēs ar šo varam aptvert jaunas jomas. Šobrīd mēs esam tirgus izpētes stadijā, un pirmie darbi noteikti
Un pirmie darbi noteikti tiks veikti Vācijā kā vienā no lielākajiem tirgiem. Pašreiz lielu ietekmi Latvijā no šiem izpētes darbiem nejutīsim, bet ilgtermiņā, protams, mēs vēlētos attīstīt šo biznesa virzienu arī Latvijā. Taču šobrīd aktīvās darbības šajā virzienā mums nav jāveic. Gada izskaņā tomēr nevaru nepajautāt, kādi ir mūsu uzņēmumu lielākie sasniegumi šajā gadā un kādus mērķus uzliekam nākamajam. I think the biggest achievement what we did. Manuprāt, lielākais sasniegums šajā gadā ir mūsu komandas darbs. Es varu droši apgalvot, ka mums ir izdevies paveikt labu darbu un neraugoties uz izaicinājumiem tirgū, esam pieredzējuši izmaksu pieaugumu, īpaši par enerģiju. Ir pieredzēta liela inflācija ekonomikā, mums ir samazinājušies apjomi, ņemot vērā ekonomikas palielināšanos, augstus procentu likmes sarežģīja apstākļus, jaunu dzīvojamo fondu būvniecībā, kā arī citās jomās ir piedzīvot situācijas pasliktināšanās. Un tomēr jūtu, ka šogad strādājam kā komanda un šķērsus pārvarējām kopā. Mēs šajā ziņā bijām izcili. Manuprāt, tas bija mūsu lielākais sasniegums. Lielā darbinieka iesaiste no visiem, gan no darbiniekiem, gan vadītājiem. Un šis komandas gars ir ļoti palīdzējis. Man prātā ir ļoti daudz piemēru, kas to apliecina, bet viens, ko var minēt, ir saistīts ar krāsnes darbības apstāšanos dažas nedēļas atpakaļ. Man bija patīkami redzēt, cik ļoti saliedēti darbojas ik viens darbinieks, lai atrisinātu problēmu pēc iespējas ātrāk. Lai arī šajā situācijā parādījās vairāki citi izaicinājumi, es redzēju, cik ieinteresēti darbojās kolēģi, lai šo darbu paveiktu droši, ātri un efektīvi. Es vēlētu, ka šo komandas garu mēs nepazaudējam arī nākamajā gadā. Mums jābūt modriem, jo situācija ekonomikā nākamajā gadā neuzlabosies. Iespējams, paliks vēl sarežģītāk un varētu būt vērojams vēl kritums apjomos. Mums ir jābūt gataviem strādāt vairāk, lai sasniegtu labus rezultātus. Taču es ticu, ka mums kā komandai izdosies un nākamais gads kopumā mums būs labs. Paldies par sarunu un lai izdodas sasniegt jaunus mērķus. Yeah, thank you. Paldies. Otrais deglis. Gadu mijā nereti vairāk piedomājam pie iepriekš sasniegtā un izvirzām jaunus mērķus, vai vismaz sapņojam jaunus sapņus. Ja to varētu izpētīt, ticu, ka sākšu no janvāra ir populārākā apņemšanās. Bet nav noslēpums, ka bieži apņēmība mazinās vai zūd. Tāpēc ne tikai gadu mijai, bet ikdienai aktuāls jautājums ir, kā izvirzīt sev mērķus un kā kustēties to virzienā kaut vai maziem solīšiem. Un par šo uz sarunu aicināju Training Lab izaugsmes treneri Vilni Brēmani. Sveiks, Vilni! Jā, sveika, Andra! Nu, kas tad ir tavuprāt ar to jauno gadu, jauno nedēļu, rītdienu? Man šķiet, tas teiciens viens un apziņa, ka sākšu rīti, jau nozīmē, ka mēs tā kā iekodējam sevi, ka mēs vēlamies to atlikt. Vai tas tiešām ir cilvēka dabā? Gaidīt, ka rīt būs labāki laiki, un tad man būs ērtāk kaut ko izdarīt, vai kā tev šķiet, kur tad slēpjas tas āģis? Vispār, pirmais droši vien ir jāsāk ar to, ka tā viena ideja par to, ka cilvēks grib sākt kaut ko darīt, sevis labā, citu labā un uzlikt kādu mērķu un kādu apņemšanos, tas vien tā jau ir tāda pozitīva ziņa. Tas droši vien ar ko ir jāsāk. Otrais, ja cilvēkam šī apņemšanās ir un viņš šo apņemšanos liek ar kādu noteiktu nobīdi, ka to visu darīt, ja, tad tam faktiski jau ir tā, ka mūsu smadzenēs katrai mūsu rīcībai darbojās tāda iekšējā mazā smadzenīte, kura rūpējās par mūsu drošību. Ja? Un šī brīdī, ja mēs apņemamies kaut ko darīt jaunu, tad faktiski tas mūsu iekšējais es tajā brīdī iekliedzās, būs kaut kas citādāk, būs savādāk, man te būs jāmainās, vai tas būs labi priekš manis un tā. Un līdz ar to viņš tā kā mēģina pasargāt tevi no tādu neapdomātu soļu rīcību veikšanas. Ja? Un kā vienmēr ir tas teiciens, pirmais solis vispār dzīvē, jebkur, tas ir tas grūtākais. Tev atliek spēt pirmo soli un tu jau vari doties tālāk. Ja? Un te tas moments tad arī tas nostrādā. Ja? Tā cenšoties izskaidrot, kāpēc mēs tā atliekam. Ja? Jo mūsos ir tādas iekšējās bailes, kas būs, kā būs, vai es ar to tikšu galā, ko citi teiks, vai man sanāks, vai man izdosies. Ja? Ir tāds sevis tāda piesardzīgā balss, kura tev tā kā liek pārdomāt 10 reizes, vai tas ir pareizi, ko tu tagad esi apņēmies darīt. Ja?
Izklausās pēc bailes no komforta zonas izkāpšanas, respektīvi gribās palikt tur, kur labi un silti, vai ne? Viennozīmīgi, ļoti precīzi, ļoti pareizi. Ja, tad ir bailīta, iekšējā bailīta izkāpt ārā no komforta zonas. Ja, un tā, līdz ar to vienkārši, ja mēs to izprotam, ja mēs to saprotam, tad tas galvenais un tas svarīgākais fokus ir atrast veidu, kā spērt to pirmo soli, ja, lai izkāptu ārā no tās komforta zonas. Jo mēs jau vienmēr dzīvē zinām, mēs bieži vien no daudz kā baidamies, un līdz ko esam sākuši darīt, tā izrādās nemazam tik sarežģīta nav. Viss ir kārtībā, ja, bet tas pirmais solīts. Ja. Jā, daļai tu jau ieskicēji un iedevi mums tādu tīzerīti par nākamajiem jautājumiem, jo es noteikti gribēju zināt tavus padomus, ar ko tad tieši sākt, bet varbūt nedaudz atkāpjoties, kas tā kā, mēs gribam izvirzīt sev kādu mērķi, kā to darīt tā saprātīgi, efektīvi? Kaut kādas metodas, es nezinu, veidot sarakstu, ierīkot burtnīcu, uzlikt uz leduskapja, vai izvirzīt vienu, vai izvirzīt vairākus, katrā jomā savu, vai gadam, vai pusgadam, vai vispār ir kaut kāda recepte, vai varbūt vienkārši, kas tev pašam ir nostrādājis? Jā, īstenībā šeit ļoti daudz jautājumu, Andrijā. Tu vari izvēlēties. Uz katru no viņiem varētu sākt atbildēt un domāt, ko atbildēt, jā, un droši vien, ja mēs runājam par mērķiem, tad svarīgi ir saprast par to, ka ja mēs uzliekam sev par daudz, respektīvi, ja mums ir svarīgi uzlikt fokusus kopā, tie pēdējie pētījumi rāda, ka īstenībā cilvēks, lai dzīvotu labsajūtā, tādā labbūtībā, darba un dzīves balansā, un viņš būtu parūpējies par sevi, tad ikdienā viņam ir jārūpējās par 12 sfērām, kas viņam ir apkārt, kas ar viņu notiekās. Ja? Kā piemēram, minot tur veselību, prāta attīstību, emocionālo inteliģenci, profesionālo izaugsmi, kā mājās sokās ar mājiniekiem, personiskā dzīve, sadzīviskā dzīve, ja? Attiecības ar radiniekiem, tuvākajiem cilvēkiem, attiecības ar draugiem, profesionālā izaugsme, labsajūta ar naudu, tāda, ja? Un arī tāda labsajūta ar garīgo savu dzīvi, ja? Labsajūta ar mūsu izaicinājumiem, piedzīvojumiem mūsu ikdienā. Te ir diezgan liels, man liekas, es gandrīz vai viss uzskaitīju. Ja? Tad ir tādas 12 tēmas, kurās ir svarīgi. Skaidrs, ka ja mums būs ļoti daudz mērķi, visdrīzākais mums būs ārkārtīgi grūti kaut kur virzīties tajā brīdī uz priekšu. Līdz ar to tas, ko es pats ikdienā daru, es savus ikdienas mērķus salieku tādā aplī. To ikdienā es viņu saucu par coachinga apli, ja? Varbūt, ja kāds zina šādu metodi, tad vienkārši var mātei ieguglēt un paskatīties. Bet coachinga aplis, kurā es salieku visas sev šī brīža svarīgās dzīves jomas, kuras man ir svarīgas, kuri fokus man ir svarīgi, un paskatos uz to visu, pāanalizēju un salieku tur, kas katrā varētu būt labs mērķis, ko varētu sasniegt. Respektīvi parūpējos, lai es ar tādu prāto pārdomu esmu bijis tajās jomās iekšā, un pēc tam tas, ko es daru, es izvēlos maksimums 3 svarīgākās šī brīža fokusus, kas man būtu svarīgi. Un kā tad es to izvēlos? Tad faktiski tas princips ir tāds, es uzdodu šo jautājumu, kurā no fokusiem, kurā no mērķiem pavirzoties kaut vai pa pāris solīšiem uz labāku pusi, man paralēli uzlabosies arī komforts, labsajūta un tas, kā es jūtos arī citās nozarēs. Kā piemēru varbūt minot, ja viens no iespējams maniem jautājumiem varētu būt arī, tāds veselības uzlabojumi lietās, ja, tad, piemēram, uzlabojot veselību, tur fizisko varēšanu, tikšanu galā ar pēctraumu kādu periodu, ja, vai daudziem ir, protams, tās apņemšanās par pareizāku uzturu un veselīgāku dzīvesveidu, ja, tad uzlabojot, piemēram, šeit to līmeni uz priekšu,
sanāk faktiski tas, ka paralēli man uzlabojās, piemēram, ja arī naudas pelnīšanas iespējas, jo es varu biežāk doties tur, kur man nepieciešams. Man uzlabojās mana piedzīvojuma kāri, jo es beidzot varu doties kalnos kāpt vai doties kādos trekingos, kas man ir svarīgi. Man uzlabojas attiecības ar draugiem, jo es beidzot neatsaku draugiem, tad, kad viņi grib būt kopā, ja? Es esmu kopā ar viņiem, jo mana veselība man tam netraucē. Ja? Un izrādās, faktiski attīstot sevi, uzlabojot mērķi, sasniedzot kādu mērķi veselībā, tu esi jau palīdzējis daudz kur citur automātiski. Ja? Tā ir tā metode, kā es izvēlos, te ir stāsts par prioritāšu izvēlēšanos. Ja? Tad es izvēlos, kura būs mana šī brīža prioritāte, kas man visvairāk palīdzēs man kā cilvēkam, manos mērķos kopumā. Ja? Kā tu varētu ieteikt, cik konkrētam vai cik tad ambiciozam vai tādam lielam tam mērķim būt? Piemēram, paņemsim varbūt sportošanu, daudziem tāda saprotam tuva tēma, ieplānot tur, es vienkārši sākšu sportot, būšu aktīvāks, vai ieplānot 3 reizes nedēļā es vismaz stundu iešu uz treniņu, vai ieplānot es iemācīšos peldēt, vai kāds ir tas konkrētīgs līmenis, varbūt, kas strādā vislabāk? Te laikam droši vien, man uz šādu jautājumu būs tieši grūti atbildēt, jo īstenībā viņam būtu pavisam vienkārši atbilde. Jo precīzāk un detalizēta konkrētība, jo labāk tas izdosies sasniegt. Ja? Respektīvi, ir šī smart mērķa sensenā metode, kā uzstādīt mērķus pēc smarta, ja? un ko cilvēki noteikti zina. Cits jautājums, vai viņiem izdodas patiešām ikdienā viņi praktiski pielietot šo metodi, ja? Jo zināt nenozīmē pielietot, un tam mērķim noteikti ir jābūt izmērāmam. Kā es zināšu, ka šis mērķis ir sasniegts? Ja? Tikai tad man viņš motivēs. Man ir jātic, tātad viņam ir jābūt reālam, man ir jātic, ka vispār es to varu izdarīt, jo, uzstādīt sev mērķi. Piemēram, man tagad savos gados un savā veselībā uzstādīt mērķi būt par NBA centra spēlētāju ar maniem 1,82 m. Ja? Droši vien tas ir mērķis, kur es nekad dzīvē nesasniegšu. Līdz ar to es pat nevienā brīdī pie grūtībām necentīšos kaut ko darīt šī mērķa labā. Ja? Tad mērķim ir jābūt tādam, kuram mēs ticam, ka mēs to varam izdarīt. Ja? Savukārt par to ambiciozitāti, atkal runājot detaļās, ejot iekšā, šeit darbojās mērķu uzstādīšanā tas princips +1. Piemēram, ja es gribu spēt noskriet pusmaratonu, ja, runāsim atkal, ja, tiešākā valodā, ja, ir šie katru pavasari mūsu maratons pie mums Latvijā, ja, organizētājs un piemēram, vēlos noskriet vai 10 km vai pusmaratonu, ja, tad tā gatavošanās man būtu jāgatavojās kaut kam vairākam. Piemēram, ja es vēlos noskriet 10 km, man tas mērķis būtu jāuzliek spēt noskriet, piemēram, 15 km. Un ja es gatavošos uz šiem 15 km, kā viņus noskriet, man vieglāk būs noskriet tos 10 km. Ja? Tas par tādu, kas ir tā ambīcija? Tas ir tāds +1 princips, ja, kas strādā parasti. Ja? Protams, vislielākā šajā smart mēģu uzstādīšanas punktā, vislielākais tas laikam izaicinājums, ir tas, ka mēs parasti aizmirstam ielikt iekšā vienu punktu, ka mērķim ir jābūt atkarīgam no paša. Respektīvi, kas ir tas, ko es pats varu izdarīt mērķa sasniegšanas labad, ja? Un kā es viņu ietekmēju šo mērķu sasniegšanu. Ja? Jo ja man mērķi ir iekšā vārdi, mērķis būs sasniegts, ja Antra man pateiks paldies, ja? Tad droši vien tā ir Antras vai viņi pateiks vai nepateiks. Ja? Bet, ja man būs mērķi iekšā, man mērķis skanēs, es pateikšu Antrai 10 labus vārdus nedēļas laikā, tad viņš jau būs izmērāms, ja? Jo tas ir tas, kas
drīzākais liks Antrai man pasmaidīt vai pateikt, ko labi, ja, pretīm, ja, un tā. Nu, es tā mēģināju caur tādu vienkārši piemēru. Manuprāt, tu izcili atbildēji uz šo jautājumu. Es pierakstīju vairākas piezīmes, un es domāju, ka mums ir vērts pavisam īsi varbūt ieskicēt klausītājiem, kas ir smarta definīcija. To var arī, protams, iegooglēt tieši ar šādu te smart goal setting vai target setting vai mērķa definēšanu arī latviski. Bet tad varbūt pavisam īsi par to specifiskumu un ko vēl tas ietver. Tu jau pieminēji par to, lai tas ir izmērāms un lai tas ir reāls, bet vēl tie pirmie elementi. Jā, tad faktiski es tā arī ātrumā no galvas, mērķim ir jābūt uzstādītam pietiekami specifiski un detalizēti. Ja? Viņam jābūt detalizētam. Specifiskam, ja? Mērķim ir jābūt laikā definētam, ja? Tad viņam noteikti ir jābūt termiņam. Ja? Tad man ir noteiktā laikā, piemēram, ja es vēlos noskriet pusmaratonu, tad kad būs tas, kad es noskriešu to pusmaratonu? Ja? Tas ir nākamajā gadā, 24. gada aprīlī, ja? Vai ja es neesmu ielicis iekšā šo termiņu, tad visdrīzākais saskaroties ar kaut kādām grūtībām, tajā brīdī, kad es būšu ārpus komforta zonas, man vienā brīdī var šķist, ka saudzīgāk pret organismu būs vienoties. Es jau virzos uz to, es jau skrienu, man jau tīri labi sanāk. Labi, pusmaratonu es skriešu nākamgad, šogad tad es palikšu jau pa 10, ja? Un mēs atceramies no tiem mērķiem. Ja? Līdz ar to jau pašā sākumā jau mērķim jāieliek tāda precīzi tas termiņš, ja? Uz kuru mēs orientējamies, lai mēs viņu sasniegtu. Un tālāk tad viņam tad viņam jābūt ticamam, ja, tādam, kuram es ticu, reālam, mērķim ir jābūt atkarīgam no paša, ja, un mērķim ir jābūt iedvesmojošam tādam, kas ir ambiciozam, viņam jābūt izmērāmam. Ja. Un izmērāmība, ja, kā tad es zināšu, ka es to varu izdarīt un ka es to esmu izdarījis. Viens ir, es esmu noskrējis šo maratonu, ja. Otrs, kā es varu izmērīt, vai es esmu gatavs maratonam, piemēram, tur salikt specifisks rādītājs. Piemēram, skrienot 10 kilometrus, man pulss saglabājas noteiktā līmenī, ja? Es varu izdarīt tādas un tādas vēl lietas, es varu noteiktā laikā noskriet šos 10 kilometrus. Tad noteikti šie rādītāji būs tie, kas dos tev apziņu, vai tu esi sasniedzis, vai tu neesi sasniedzis savu mērķi. Paldies! Un tad tagad par to pirmo soli, jo mēs esam izdomājuši un saplānojuši un pārbaudījuši arī, vai ir sasniedzams un specifisks, un ar ko tad sākt? Ar ko tad sākt? Es vēl teiktu tā, ka pirms tā pirmā soļa ir vēl viena lietiņa, kas mums ir jāizdara, ja? Tad mums ir jāatrod motivācija vispār to gribēt sākt darīt. Ja? Jo citādāk notiekās tas skaistais moments, kas viss notiek šajā Ziemassvētku un jaunā gada gaidīšanas laikā, ja, ka mums ir šīs jaunās apņemšanās, un tas ir ārkārtīgi skaisti, ka cilvēkiem ir šīs apņemšanās, un viņas noteikti vajag turpināt, nedrīkst nosodīt šādu lietu. Ja. Svarīgi ir, lai šī apņemšanās noteikti notiek ļoti jēgpilna. Ja? Un tad tas jautājums ir noteikti, kas ir tas svarīgais, kas ir mana motivācija, kāpēc es vispār vēlos šo mērķi sasniegt. Ja? Kas man šajā mērķī ir svarīgs? Tātad jāuzdod šie jautājumi un jāmeklē atbildes, jo kas notiekās, ja ir nepietiekama motivācija? Piemēram, ja par to pašu sportu runājot, vai par kaut kādām, veselības apņemšanas lietām. Ja? Es iedomājos, ja mana apņemšanās, piemēram, būtu, kļūt par 20 kilogramiem veselīgākam, ja? un tad mana iekšējais, kāpēc man tas ir svarīgi, lai es labi justos, lai es varētu, piedalīties trekingos, lai es varētu tur sportot, lai es varētu kas. Un ja viņai nepietiekami spēcīga šī motivācija, tad faktiski kas notiekās ar mums? Es kļūstu par 5 kilogramiem veselīgāks. Cilvēks jau dabiski tajā brīdī sāk justies daudz labāk, vai ne? Viņš jau var kaut kādas lietas izdarīt, un kas tad mums notiekās? Mums jau liekas, kur es jau esmu, es varu paskriet, es varu izdarīt visu tas, kas man bija, ja? Un tajā brīdī atkal būt ārpus komforta zonas ir par maz, ja?
un mēs atmetamies. Ja? Tādēļ ļoti, ļoti svarīgi ir saprast to dziļāko, tālāko mani motivāciju, kāpēc man tas ir svarīgi vispār šo mērķi sasniegt. Ja? Jo līdz ko tas ir kādam citam vajag, vai mamma prasa, vai vecāki prasa, vai uzņēmums prasa tikai, ja? un tad tajā brīdī šie mērķi, viņi paliek grūti sasniedzami, ja tajos nav mūsu iekšējā motivācija. Ja? Tāpēc ļoti, ļoti svarīgs jautājums ir, kāpēc man tas ir svarīgs. Un ja mēs esam atraduši šo atbildi sev, kāpēc tad man patiešām ir svarīgi tieši tos 20 kg dabūt nost, ja? Un tad jau nākamajā brīdī, lai mēs sāktu virzīties šī mērķa uz šo mērķi, mums ir jāatrod veids, kā spērt pirmo soli, kas arī ir tas pats grūtākais. Ja? Un, lai atkal spērtu šo pirmo soli, tad to, ko es minēju tajā coachinga apļa metodē, izvēloties prioritātes, arī parasti es tajā brīdī arī vienmēr katrai no sfērai, kurā es vēlos uzlabot kaut ko, kādus mērķus stādīt, es arī vienmēr apdomāju un pierakstu, kas ir pirmie pāris vieglie soļus, kurus būtu viegli izdarīt virzienā uz šo mērķu sasniegšanu. Kas ir pirmie vieglie soļi? Ja? Piemēram, lai sāktu skriet, sākt katru dienu 10 minūtes vingrot. Ja? Un iespējams, ka apņemties un sākt vingrot, tas būs vieglāk nekā 10 minūtes, piemēram, būt gatavam, ja? Nekā uzreiz, piemēram, paņemt un noskriet 5 km, ko mēs reizēm gribam uzreiz darīt. Sākt ar kaut ko daudz, lai ātri virzītos uz priekšu. Nē, vajag tādu pirmo vieglo solīti, un tad mēs to izdarot, mēs to saprotam, jā, tagad jau ir labi, es virzos, kas ir nākamais solis. Ja? Un savukārt, ja mēs to soli izdaram pārāk grūti pirmo, es atceros pats sevi, kad es vienu brīdi gribēju sākt skriet, un tad es patiešām to kļūdu arī izdarīju, ka uzreiz ar 5 km sāku. Ja? Skaidrs, ka es tur nomiru 3 reizes, ja? Un šajā laikā un paspēju par sevi padomāt ne tos visus labākos vārdus, veicot šo, un pēc tam 2 nedēļas nevarēju paiet un pakustieties, un tad tajā brīdī bija jautājums, priekš kam tev vilni to vajadzēja, ja? Un tā savukārt, ja es būtu sev uzlicis mērķīti, 500 metrus noskriet un pārējos 5 km vienkārši noiet pastaigu solī. Iespējams, es jau nākamajā dienā būtu atkal noskrējis 500 metrus un nogājis solīt, varbūt jau pēc 2 dienām noskrēt 700 metrus un tad pastaigu solīts. Ja? Tā tad sākt ar vieglu soli, jā, tas ir obligāti. Kā tev šķiet, vai par saviem mērķiem vajag kādam stāstīt? Tādā ziņā, ka pateikt, ka es tagad publiski apņemties, un tad varbūt atrast kādu cilvēku, kurš tev varbūt ne gluži vagars, bet tāds motivators, vai arī tāds tā kā neformālais coachs, kuram tu ik pa laikam pastāst, kā tev iet, vai kurš tev uzmundrina, vai tā, cik tam varētu būt liela nozīme? Jā, ļoti laba lieta, tu pieminēji. Šeit viennozīmīgi padalīties ar savu mērķi, ar kādu no sev tuviem cilvēkiem, kurus tu zini, kuri to prasmīgi atbalstīs un tev radīs motivāciju tajā, mērķi. Turpināt virzīties uz mērķi arī brīžos, kad tev paliek grūti, tad tas viennozīmīgi ir spēcīgi un tas ir labi. Mūsdienās gan nedaudz mums ir jāsaskarās ar tādu abstrakto mūsu domāšanu, par ko ir jābūt uzmanīgam, ka cilvēki bieži vien sāka mērķa nesasniegšanu attaisnot ar to, ka tikai ar metodēm, ko es esmu izdarījis mērķa sasniegšanas vārdā. Ja, ja mēs zinām, ka ir svarīgi padalīties ar citiem, tad mēs padalāmies ar citiem. Ja? Un mums jau liekas, ka mēs tagad virzamies mērķa virzienā. Mēs neko vēl neesam izdarījuši mērķa sasniegšanas virzienā. Ja? Jo tas ir tāds atbalsts, kas ir ko citi. Ja? Un te ir ļoti svarīgi neapstāties, jo es pats zinu gan no savas pieredzes, gan arī no sev pazīstam cilvēku puses, kas, jā, viņi padalās ar citiem, kāda ir viņu mērķi. Visiem liekas, ka tagad ir tas cilvēks un ko, bet viņš jau neko nedara lietas labā. Un tad pēc tam, un tad tas var atgriezties atpakaļ, jo tā dalīšanās liekas jau tas pirmais vērtīgais solis, bet tas nav vērtīgs solis. Tas ir tāds atbalstošs solis. Ja? Un
Un tad veidojās tāda abstraktā domāšana, es jau virzos, viss jau ir notiekās, bet tu jau neko neesi izdarījis. Ja? Tā kā tur ir svarīgi neiekrist, jo, piemēram, lai vieglāk to saprastu, jo mēs vairāk lasām par pareizu uzturu, jo mums liekas, ka mēs to visu darām un ievērojam. Ja? Un vai tiešām mēs zinām, bet mēs jau to nedaram. Ja? Svarīgākais ir tiešām sākt darīt, spērt soļus. Ja? Vai tev ir kāds padoms, arī varbūt, ko tu esi izmēģinājis, kā pārvarēt grūtības tajā brīdī, kad tu esi tos 5 kilometrus noskrējis pirmajā reizē un tev gribās mest mieru? Vai ir kaut kāda metode, ko tu sev saki vai ko tu dari, kas tomēr piespiež tajā brīdī turpināt? Jā, šī ir ļoti laba lieta. Viņu arī noteikti ir ļoti svarīgi tieši šo lietu apstrādāt jau brīdī, kad mēs uzstādām sev mērķus. Un ir jābūt gatavam tam, ka neies viss gludi, ejot uz mērķiem, ka būs grūti, un par to jau ir jāspēj padomāt tajā brīdī, kad es uzstādu mērķus. Respektīvi, tā lieta, ko es daru pie mērķu uzstādīšanas, es noteikti sev uzdodu jautājumus, pirmkārtām jau pārbaudot motivāciju. Ja? Vai tā patiešām ir mana motivācija? Respektīvi, ja es uzstādot mērķi sev, kā saka, motivācijas pārbaudīšanai, es uzdodu tādu jautājumu, vai man ir izdevīgi arī nesasniegt mērķi? Kas izdevīgs būs, ja es nesasniegšu mērķi? Un vai kas izdevīgs ir tajā, ja es nevirzos uz priekšu? Un tur, protams, ir skaidrs, man ir vairāk laika draugiem, ja? Man ir vairāk laika ietusēt, ja? Man ir vairāk laika vēl kaut kam. Ja? Ja tas plusi vairāk ir tajā, kāpēc nesasniegt mērķi, tad piedošana mēs jau sākumā zinām, ka mēs lūzīsim. Ja? Un tas, ko tas nozīmē, atgriezties pie motivācijas un meklēt, kas tad man ir svarīgi un varbūt pielabot to mērķi, lai tā mērķa sasniegšanas plusi būtu vairāk nekā nevirzīšanās šajā virzienā. Ja? Jo tas vēl viens kontrols jautājums, vai man ir izdevīgi nesasniegt mērķi, ja? Vai man ir izdevīgi. Un te tas parādās, ja es vairāk izdevīgumu redzu tajā, kā nesasniegt, tad es viennozīmīgi atmetīšos. Ja? Tā ir tāda viena lieta. Tur ļoti svarīgi jāsaprot, kas ir tas man vērtīgais, kāpēc man svarīgi virzīties uz priekšu. Varbūt, ka daļai cilvēku var palīdzēt tā prom no problēmām, tāds mērķu uzstādījums, kā piemēram, kas slikts notiksies, ja es nesasniegšu mērķi. Zināt, kas slikts var notikties, ja es šo mērķi nesasniegšu. Piemēram, tur veselības uzlabošanā, kas slikts var notikties, es varu tur, piedodiet par atklātību, piemēram, nesagaidīt mazbērnus, ja? vai es varu nepiedzīvot vēl kaut ko, ja? Vai tā. Un iespējams, ka šādas realitātes apzināšanās būs tas pātadziņa vai tā dunka sānos tajā brīdī, kad tu gribi atmesties no mērķa. Ja? Tā kā tie papildus jautājumi, kas viennozīmīgi būs vērtīgi pie mērķa uzstādīšanas. Jā. Nākamais tajā brīdī, kad ir grūti, tad skaidrs, ka ir plāns B, ko tad es darīšu, kad man būs grūti. Kā es sev palīdzēšu, ja? Kas man būs tie, kas man palīdzēs, kas ir manas iespējas, kas man atbalstīs. Līdz ar to, ja es to daru kopā ar kādu cilvēku, virzos šo mērķi, ja? Tad iespējams tajā brīdī, ka man ir grūti, viņš vienkārši man pavelk, viņš man uzsit pa plecu, malacis, tev viss labi sanāk, turpinam. Ja? Un mēs turpinam, ja? Tad atbalsta cilvēks, par to jau padomāt iepriekš. Ja? Kas būs tas, kas atbalstīs, ja būs grūti. Ko es darīšu tad, kad man būs grūti, ja? Kas man palīdzēs saglabāt fokusu un to padomāt iepriekš, nevis tajā brīdī, kad jau ir grūti. Jo tad, kad ir grūti, tad jau tā ķermeņa aizsargāšana notiek tik spēcīga, ka mēs patiešām atmetamies. Ja? Bet ja mēs esam iepriekš padomājuši, tad tā apņemšanās un jau zināmie soļi, kas man ir jādara šajā brīdī, tas ir tikai apliecinājums. Redzi, tu jau zināji, ka tev būs šādi, un tagad tu zini, ka tev ir jādara šis. Ja? Tā kā tās lietas, kas var būt. Kas vēl var palīdzēt? Vēl noteikti var palīdzēt ieplānot sev virzoties uz mērķi mazās uzvariņas.
mazo uzvaru svinēšanu. Ja? Kā tad es sevi apbalvoju, kas tad ir tā mani prieki? Un noteikti, priekam, ja, piemēram, ir stāsts par veselīgāku uzturu, priekam nevajadzētu būt snickeru batoniņam, ja, ko es apēdu, ja, vai kaut kas ir atkal neveselīgs našķis, ja, un tā, kas iet kopā ar to, kas ir, uz ko virzīties. Tā kā tā ir tā lieta. Tad noteikti tātad šis jau cilvēks, kurš atbalstīs, kurš pateiks, ar ko mēs esam padalījušies. Vēl ļoti labi var palīdzēt tas, ka mums parasti patīk uz datora ekrāniem atstāt kādu bildi, kurā mēs labi izskatāmies. Ja? Ļoti daudz cilvēku pazīstu, kur mums ir 20 gadu veca bilde, un mēs tīksminamies par sevi, cik mēs esam bijuši skaisti un smuki un tā, un dzīvojam tādā iedomātā pasaulē, ka mēs vēl joprojām tādi esam. Ja? Noteikti iekšēji mēs tādi arī esam, bet jautājums, vai mēs esam reāli paskatījušies spogulī, ja? Vai redzam sevi tagadnes bildēs. Ja? Un tieši tāpēc var, piemēram, uzlikt kā tādu vizuālu atgādinājumu, kāpēc saņemties un turpināt darīt, ja? Jo es negribu būt šāds. Ja? Ielikt tieši pretēji, nevis smuko bildi, bet nesmuko bildi, ja? Kur ir tagadnes bildi. Ja? Tas palīdz saņemties viennozīmīgi. Laba metode, jā. Jā, jo parasti vienmēr mēs tā caur to skaisto, ja? Reizēm vajag arī to, kas tev liek, tā kā stingrāk paņemties, saņemt. Protams, un ir arī tā pozitīvā motivācija, pozitīvā vizualizācija, ja? Tad kas labs būs, kad es uz to virzīšos, ja? Tas, uzlikt mērķi, ka es viņu redzu, ka viņš man ir ikdienā kaut kur redzams, kā es uz viņu virzos, ja? Noteikti palīdz grūtos brīžus tikt pāri, piemēram, ieraudzīt tajā sarakstā, es par tiem 10 kilometru noskriešanām, ja, ka tad, kad es sāku, es varēju 500 metrus noskriet, tagad es jau bez, varu ar normālu pulsu jau noskriet jau 2 kilometrus, ja, un ja tam ir tāda vizualizācija, līdzi, ja, tad tas, viennozīmīgi palīdz tam tikt pāri, ja. Es jau kādreiz nesen izlasīju vienu metodi, kas man likās tāda arī uzrunājoša, ka tad, ka liekas, viss, man pietiek, ka tu tā kā sev saki, šodien ne, tā kā šodien es nepametīšu vai šodien es neatkāpšos. Ja es tā domāšu arī rīt, tad ok, bet tikai ne šodien, kad tajā brīdī, kad tev ir tas zemākais punkts, ka tu neļauj tajā zemākajā punktā sev atkāpties. Vai atkal tu pasaki, ja es vēl gribēšu pēc nedēļas atkāpties, tad ok, bet tikai ne šodien. Ka varbūt arī, tas bija kaut kāds ieteikums, ko es izlasīju kaut kur, un tad man likās, šitais varētu strādāt. Jā, tas ir noteikti viennozīmīgi ļoti labs ieteikums, jo tad patiešām, cik tad es vēl esmu gatavs izdarīt, tad atrast to, kam vēl es esmu gatavs. Ja? Tas stāsts par to noticēšanu. Ja, ja līdz mērķim es vairs neticu, līdz ar to vairs negribās darīt, tad tajā brīdī atrast to mazo mērķīti, cik vēl es varu ticēt, cik ilgi es vēl varu izturēt ārpus komforta režīmā. Labi, 2 dienas piekrītu, labi, es vēl varu, ja? Un mēs esam tam tikuši pāri. Jā. Paldies tev liels, manuprāt, ļoti daudz praktisku lietu, ko var izmantot. Es jau piefiksēju gan coaching apli, gan mērķis +1, gan smart mērķa definīciju un visu to, ko tu arī pēdējā atbildē izklāstīji par to, kā tikt grūtiem brīžiem pāri. Varbūt noslēdzot sarunu, kāda ir tava paša pieredze? Tu uzstādi mērķus un cik tad pirmajā mirklī, cik no viņiem izdodas sasniegt un cik ir veiksmīgi un cik gadījumos tomēr sanāk nolikt? Jā, šis ir tāds ļoti viltīgs jautājums, Antra. Mums pašiem sevi noteikti arī kā cilvēkiem noteikti ir ļoti svarīgi pazīt un atpazīt un zināt. Un man par sevi runājot un stāstot, tad man ir tā, ka tā arī mana tāda darba specifika ir tāda, ka man parasti vienmēr citi cilvēki ir svarīgāki par sevi pašu. Un līdz ar to, tad to mērķi atbildot, ja mans mērķis ir saistīts kaut kas skars citus cilvēkus, tad man droši vien sasniedz daudz ātrākā termiņā nekā es biju teicis. Droši vien, ja es tā apgalvošu, es pats gribu ticēt, ka tas tā vienmēr arī noticis, jo man ir grūti atcerēties reizes, kad es to nebūtu izdarījis. Ja? Savukārt,
ar tiem mērķiem, kas skar mani pašu, tur varbūt es esmu reizēm sevi par maz mīlējis. Ja? Un tur man ir godīgi jāatzīst, ka tur es esmu vēl joprojām tādā sevis izaugsmes ceļā, liekot sev kāpt ārā no komforta zonas un liekot sev virzīties arī šajos mērķos. Un te mums ir, līdz ar to, tāpēc arī tas tāds viltīgs jautājums, jo saprotot savu dabu, mēs varam zināt arī savus klupšanas akmeņus. Ja? Un šī gadījumā man ir mani klupšanas akmeņi, ar kuriem man ir atrasti. Es atkal kārtējo reizi esmu sapratis, kas vēl bija nepieciešams, lai darītu, lai tam tiktu pāri, un atkal esam atpakaļ uz takas un cīnamies. Ja? Tā kā, droši vien jā, gan izdodās, gan ir, protams, arī, kad neizdodas. Un te gan ir svarīga lieta, ka es arī saprotu, kāpēc, ja neizdodas, un tad, ko es no tā varu mācīties. Ja? Tā ir tāda ļoti būtiska lieta. Ja? Paldies! Tieši domāju, kā vairumam. Gan izdodas, gan neizdodas, gan priecājamies, gan nevisai, gan izvirzam mērķus, gan no tiem arī reizēm atkāpjamies. Tad paldies tev liels par sarunu, paldies klausītājiem, un uz tikšanos jau nākamajā gadā. Atā. Jā, paldies, Andri. Jā, atā. Trešais teikums. Podkāstu trešo deigli iededzam ar mūsu kolēģu apsveikumiem. Sveicienus svētkos un daudz laba vēlējumus jaunajā gadā mums sūta Arturs Nikolājevs, Linda Šedlere, Rancānu ģimene, Inta un Aivis, Ruslans Lange, Evita Goša, Dmitrijs Daņiļenko, Laura Dilberga un Romāns Rolis, Dana Felkera Vērziņa, Andris Vaniņš, Līga Zīle un kolēģi no Cementa tirsniecības nodaļas Ilonija Audere, Elmārs Olšteins un Gunta Pēterkopa. Tad aiziet! Kolēģi, paldies jums par vēl vienu gadu. Tas pavadīts un piepildīts ar lielākiem un mazākiem darbiem, ar priecīgām un netik dienām, ar mīlestību un arī ar citām emocijām. Tas ir mūsu visu gads. Nākošajā gadā mēs vēlam turpināt sekmīgi piepildīt savus profesionālos un arī personīgos mērķus, un lai to piepildījums sniedz patiesu gandarījumu. Būsim citam par sirsnīgas iedvesmas avotu, labu veselību, drosmi, neatlaidību, mierīgas debesis pār Latviju. Kolēģiem novēlu dzīves prieku un panākumus darbā, saskaņu un veselību Ziemassvētkos un jaunajā gadā. Priecīgus svētkus! Ziemassvētkos mūžu garu, spēku kaulos, darba spāru, tam, kas vienmēr pats ir kustīgs, arī jaunais gads būs lustīgs. Mīļie kolēģi, lai jums Ziemassvētku mirdz mīlestībā un laimē un labos nodomos. Un lai nākošais gads ir piepildīts ar izdošanos un priecīgiem mirkļiem. 3 baltas patiesības nemanāmi iet pa gadu takām. Iet pirmā labestība, katrā vārdā, ko viens otram sakām. Tai blakus godīgums, kam jāvalda starp mums. Un ja vēl pienākums šiem 2 mērķiem līdzi iet, tad citas laimes nevēliet. Kolēģi, lai Ziemassvētku brīnums palīdz piepildīt vispārdrošākos nomodes sapņus, veiksmīgu un panākumiem bagātu 2024. gadu. Novēlu Rancānu ģimene. Dārgie kolēģi, kārtējais gads jau ir gandrīz aiz muguras, un tuvojas Ziemassvētku laiks. Man parasti šis laiks un svētki asociējas ar mieru, ģimeniskumu, pārdomām par to, kas ir izdarīts, nav izdarīts, ko vajadzētu izdarīt. Tāpat arī pārdomām par dzīves vērtībām. Tāpēc es šoreiz novēlēšu jums mierpilnus, priecīgus, ģimeniskus svētkus un katram atrast savas dzīves vērtības. Lai priecīgi jums šie svētki! Dārgie kolēģi, novēlu jums gaišus un mierpilnus Ziemassvētkus un jaunajā gadā vairāk laika pavadīt ar ģimeni. Kolēģi, lai jaunā gada rosīgā un nereti steidzīgā ikdiena neaizēno dzīves patiesās krāsas, lai izdodas baudīt, just, sapņot, priecāties un piedzīvot, lai izdodas profesionālajā un personīgajā dzīvē aizvadīt tādu gadu,
par kuru nākamgad šajā pašā laikā jūs varētu teikt, šis ir bijis mans labākais gads dzīvē. To novēlu jums es, Dāna Felker-Bērziņa, komunikācijas, mārketinga un korporatīvās sociālās atbildības projektu koordinātori. Pētera Jurciņa dzejolis, tad atnāk svētvakars. Ir katram gadam laimes brīdis savs, kā katram rītam sava gaišā mala. Mīļš cilvēks atnāk pieliecis pie auss un pačuks tev par savu sapņu salu, un katram gadam ir savs rūpju laiks. Čiepst putnu ligzdās bērnu mutes platas, pat sētas vītolam tik norūpējies vaiks, un Ievai upmalā nav laika ķemmēt matus. Vēl katram gadam ir savs svētvakars, savs slieksnis balcais, kura atstāt bēdu. Pie loga putenis tik tīru dvieli kar, un eglis apsnigušās, pilnas baltu vēdu. Kolēģi, šajos Ziemassvētkos un gadu mijā es mums visiem novēlu stipru veselību un mūžu garu, saticību un pārticību ģimenē, sadarbību un izdošanos darbā. Vēl Linda Šedlere. Lai jūsu sapņi lido, jūsu apņemšanās ir spēcīgas un prieks pavada jūs ik uz soļa. Arī nākamais būs gads, kas piepildīts ar bezgalīgām iespējām. Uzstādiet mērķus, piepildiet tos un vienmēr sviniet savus panākumus. Laimīgu jauno gadu, kolosālie kolēģi! Novēlu mums visiem ļoti priecīgu adventas laiku, saticīgus, gaišus, jaukus Ziemassvētkus ģimenes lokā un ļoti laimīgu, interesantiem notikumiem pilnu, veselīgu jauno gadu. Līga. Kolēģi, novēlu jums visiem gaišus un mierīgus Ziemassvētkus un, protams, radošu, iecerēm bagātu un veiksmīgu jauno gadu. Paldies kolēģiem par brīnišķīgiem sveicieniem un laba vēlējumiem. Tautas ticējums vēsta. Vecgada vakarā vajag dziedāt un dancot, tad visu nākamo gadu klāsies labi. Novēlu mums lustīgu, jaunā gada sagaidīšanu un sveitīgus Ziemassvētkus katrā ģimenē. Lai mums veselīgs, drošs un visādi citādi lielisks un izdevies nākamais gads. Paldies, ka klausījāties, lai visiem brīnišķīga gada nogale un labs jaunais gads. Mēs janvārī paņemsim nelielu brīvlaiku podkāstam un tiekamies atkal februārī.